Esiet sveicināti radio Nemierā, Nemiera Facebook tiešraidē un arī cilvēki, kas mūs skatīsies gan dažādos sociālajos tīklos, gan arī YouTube. Tātad mēs uzsākam tādu Nemiera podcastu sēriju. Vasarā mēs ar Ivaru runājām, ka tādu vajadzētu taisīt. Vasarā mēs domājām, un tad rudens ir klāt, un mēs to sākam. Un liels prieks, ka mēs nebaidamies, un mēs uzreiz sākam ar lieliem vārdiem. Pie mums šodien ciemos Ulds Rudaks. Tur ir garš varoņdarba saraksts. Tu esi gan mūzikas žurnālists, apskatnieks, kritiķis, vismaz reizi gadā noteikti. Radio programmu veidotājs, festivāla organizators, kas vēl. Tu esi koncertu apmeklētājs un pie tam vēl koncertu fotogrāfs. Forši ir tas, ka mēs tiekamies tagad, ir 2023. gads. Tas nozīmē, ka tavai grāmatai Rokupācija, jo tu esi arī rakstnieks, šogad aprit 15 gadu. Paskries tas laiks ir, jā. Ļoti patīkami ir joprojām, kad cilvēki atceras un laiku laikam pilnīgi sveši cilvēki pienāk klāt un saka, lasījuši un vai paticis. Tas nozīmē, ka grāmata dzīvo. Man liekas, kad uzreiz kā iznāca Rokupācija, cilvēki jau prasīja, Uld, kad būs otrā daļa? Jā, tas ir skaidrs, ka vajadzēja līdz šim brīdim jau būt uzrakstītām kādām 3 grāmatām vēl. Gan okupācijas turpinājumiem, gan arī kaut kam citam varbūt, bet kaut kā vajag ievelkās tā pabeigšana un tā sakārtošana, ka tev neviens ar rungu nestāv aiz muguras un laiku pa laikam neuzbliež pa muguru, tad tu vienkārši tā mierīgi tā, nekur nav jāsteidzās, gan jau. Bet Rokupācijas jubileju nosvinēja kaut kā? Es pat kaut kā baigi nepiefiksēju, ka tie 15 gadi. Es atceros, ka 8. gadā laikam iznāca, 18. bija 10. Arī neko nesvinēju, bet vienkārši tā konstatēja faktu, ka jau 10 gadi ir pagājuši par grāmatas iznākšanas. Un jau 15, wow. Patiesībā ļoti slings esmu, jāsaka. Jo līdz šim brīdim tiešām vajadzēja būt iznākušām vairākām, un ja, teiksim, pašlaik būtu gatava kāda Rokupācijas turpinājuma grāmata, tad es to noteikti nesauku par Rokupāciju 2, bet Rokupāciju 5, jo 2, 3, 4 vienkārši netika uzrakstīts. Man liekas, ka līdzīgi Martas asinīm bija ar albumiem, viņi arī viņus numurēja, vai ne? Bija 1, 2, 3 un... Jā, 1, 2, 3, un tad kaut kāds viens iztrūka. Kaut kāda viena, 5. laikam nebija, un uzreiz bija 6. Un pēc tam uzradās kaut kāds 2, kas pirms tiem pāriem nebija. Jā, tā numurēšana ir forša lieta, jā. Ok, bet esam tikušies gada foršākajā laikā, vismaz vietējā mūzikā. Novembris ir tas laiks, ka visvairāk albumu iznāk oktobris, novembris. Tas, protams, saistīts ar zelta mikrofonu, un tu esi tur ilgadējis žūrijas loceklis. Es tev varētu jautāt, cik gadus, bet tu pilnīgi noteikti varētu arī neatcerēties to. To, cik gadus es noteikti nemācīšu pateikt, bet ja domā, no kura gada es sāku, tad laikam 90. beigas kaut kāds varētu būt. Tad vēl tas nebija zelta mikrofons, bet mūzikas ieraksts gada balvā bez nosaukuma zelta mikrofons. Vienkārši tas tā pati balva, tas metāla priekšmets bija zelta mikrofons, jau no paša sākuma, bet nosaukuma zelta mikrofons pielika klāt kaut ko. Jā, bet redz, arī tur mēs esam kaut kādā veidā kolēģi. Es arī neatceros, bet nav tik traki, man kādi 7, 8 gadi varētu būt tur. Par ko man ir liels prieks, ka katru gadu, pēdējos kaut kādus 3-4 gadus, roks metals aizvien vairāk sniedz iekšā. Žanri, kas agrāk šo balvu boikotēja, arī hip-hops. Tikpat aktīvi, kas agrāk šo te visu boikotēja. Par to man ir liels prieks. Ar kādām cerībām vai vispār kā tu gaidi zelta mikrofonu, jo tu mums jāķerās klāt ir pie darbu vērtēšanas kaut kad decembra sākumā. Man jau ir vieglāk, jo es tomēr sekoju līdzi tiem albumiem, kas jauni iznāk visu laiku. Man pienāk visādas ziņas un muzikas saulē mēs aprakstam jaunos latviešu albumus, kaut ko kādreiz ierakstu vienai daudziem, par kādiem atsevišķiem albumiem. Tā kā man pārsteigumu varbūt ir tikai daži, lielāko daļu zinu.
Bet jāsaka, ka ir lietas, kuras es esmu atklājis tieši zelta mikrofonā. Piemēram, tāda grupa, kas man viena no mīļākajiem šobrīd Alejas, kad viņiem pirmais albums piesniegts zelta mikrofonā, es klausījos pirmo reizi, kaut ko tādu atklāju, tas ir kaut kas foršs. Okay. Tā, vēl mums noteikti ir jāparunājas arī par Nemieru. Es zinu, ka tu te pavisam nesen viesojies, 18. novembris. Spēlēju tikai latviešu plates. Un, latviešu mūzika, jā, kā jau 18. novembrī, tā pienāk. Kādas ir tavas attiecības ar, sāksim ar šo vietu, jā, ar Nemieru? Cik bieži viesis tu te esi, vai kā DJs, vai kā koncertu apmeklētājs, vai vienkārši apmeklētājs? Kā koncerta apmeklētājs es uz šejieni ļoti labprāt nāku, jo man patīk tas iekārtojums, ka augšā notiek tas koncerts un tu visu redzi no apakšas. Ir bijuši arī tādi īpaši izņēmumi gadīgi, Keitija Bārbala, piemēram, sēdēja uz ledus dziedāt. Bet tā, es kopš arī nelietoju vairs alkoholisko dzērienus, man jau tā iešana pa grogu vienkārši tāpat pasēdēt nav vairs tik izteikti bieži kā agrāk. Un cik tu tās kafijas var dzert, tu jau sirds izsprākst pa muti ārā, tas vai kafijas dzers mēlu. Sandis Vadzovičs ļoti lojāls šai vietai, lai gan tieši tāpat kā tu, skaidrības ceļu. Viņš te nāk Coca-Colas sadzerties kārtīgi. Tu spēlē ļoti daudz diskotēkas, un tu lielākoties, tu ļoti bieži spēlē tieši no platēm. Pareizi? Jā, man ir diezgan liela, es pat teiktu, milzīga plaša kolekcija. Atšķirībā no lielākās daļas viņa plaša kolekcionāres, tās nevis glālēju plauktām, baidos paciņām pieskarties, bet tiešām lietoju un mēsāju apkārt tām vietām, kur man ir iespēja tās publiski uzspēlēt, jo galā foršāk ir, ka es varu ar kaut kādu mūziku, kas man pašam liekas foršā, padalīties arī ar citiem cilvēkiem. Šobrīd, kuras ir tās platformas, kur tu padalies ar to, kas tev šķiet forši? Es zinu, ka laikraksts Diena, sestdiena konkrētāk. Diena, kultūras diena, kultūras dienas pielikums, kas ir ceturtdienā, un sestdienas pielikums, kas ir piekdienā. Bet tā kā es vairs neesmu nekur piesiedis darbā, tad es, ja man palūdzu uzrakstīt vai citu izdevumu, vai portālu, vai kaut kas, tad es to daru, ja man ir laiks un vēlēšanās to darīt. Jo tā būšana tā saucamajiem freelanceram ir daudz foršāka ar to, ka tu neesi spiests rakstīt varbūt par lietām, kuras tev nepārāk interesē. Ja tu kaut kur strādā, tad tev ir kaut kādas lietas arī, kuras tev palūdz uzrakstīt. Un, ja tu strādā un tu tur esi pastāvīgā darbā, tad nevis palūdz, bet tev ir jāizdara tas. Bet ja es to negribu, tad tās ir mokas. Ir kaut kādas baumas kaut kur lasītas par to, ka Uldis Rudaks raksta tikai par saviem draugiem. Ir cilvēki, kam ir tāds viedoklis. Jā, ir tāds cilvēki, kam ir tāds viedoklis. Tā gluži nav. Un par to draugu būšanu es varētu pateikt tā, ka nevis es rakstu par saviem draugiem, tāpēc, ka viņi mani draugi, bet lielākajā daļā gadījumu par maniem draugiem kļūst tie, kuri man patīk tajā, ko viņi dara mūzikā. Vai par draugiem, vai par labiem paziņām. Un tāpēc arī es esmu atradis to kaut kādu saistību starp mūziku un to, kāds cilvēks ir ārpus mūzikas. Jo tomēr mūzikai ir jābūt kaut kādā ziņā spogulim tās personības. Ja tas tā nav, tad tā ir tēlošana. Tāpēc, ja man kaut kādi mūziķi simpatizē ar to, ko viņi spēlē koncertos un ierakstos, tad es jūtu, ka man tā mūzika uzrunā. Un tad man šķiet pilnīgi normāli, ka es ar viņu satiekos un ar pirmo tikšanās reizi, jo mēs ideāli saprotamies un varam viens otru papildināt un brīnīties, kā mēs taču esam pilnīgi sveši cilvēki, bet pēkšņi mēs veselu pusstundu sēžam pie bāra letes un pļāpājam par mūziku.
Bet tas viens no lielākajiem ieguldījumiem noteikti nebūtu tā okupācija, bet tas, ka tajā laikā, kad Laikrakstā diena tev bija vairāk iespēja izpausties, rakstīt par mūziku, par gaidāmiem koncertiem, tajā laikā tu ļoti lielai Latvijas daļai atklāja grupas, kuras viņi savādāk neuzzinātu. Es domāju, piemēram, par Torņa grupām, par kaut kādu 2000. gadu sākumu, par festivāliem kā Rozā Peldbasēns un visu to, kas bija. Kaut kā man tur ļāva, jā, tieš 90. gados rakstīt par Balodžu pilniem pagalmiem un par skumju akmeņiem un tādām grupām, kas it kā no lielāka šovbiznesa viedokļu absolūti marģināls, jo nespēlē milzīgās zālēs, bet daudz mazākās vietās. Jā, prieks bija iepazīstināt cilvēkus ar mūziku, kas viņiem ir tuvu joprojām. Jo man arī tie cilvēki, kuriem šobrīd ir 30 gadu, piemēram, izrādās, ka bērnībā lasījuši mans rakstus un daudz ko uzzinājuši no tā, kas arī ļoti forši. Tu pats viņus veidojot arī varēja ļoti daudz uzzināt un dzīvoties kopā ar šīm grupām. Tie, kas ir lasījuši okupāciju, tie to zina. Tā nav vienkārši grāmata par to, ka 95. mums bija tādas grupas, 6. tādas, 7. tādas, tad sākās festivāls, tur ir krietni viens cits stāsts. Un tas stāsts varbūt ir mazāk, varbūt pat par mūziku, bet varbūt par tavu dzīvi kopā ar šo mūziku. Tāpēc ir tāds nosaukums ir okupācija, par ko paldies Anetei Kaunstei, viņi izdomāja šo nosaukumu. Un man sākumā dienas grāmatu izdevniecība piedāvāja, es negribu rakstīt latviešu mūzikas enciklopēdiju. Es, protams, domāju, ka tā būtu ļoti liederīga un forša, bet es kaut kā izdomāju, ka es gribu rakstīt caur savu pieredzi. Es tagad rakstīšu par visu, lai tur būtu aptverts pēc iespējas vairāk, bet rakstīšu par to, ar ko man pašam ir attiecības. Jo tas tomēr sanāks tad foršāk un baudāmāk arī lasītājiem, ja raksta cilvēks, kurš pats par to interesējas. Nevis vienkārši apkopo informāciju par to, bija tā, bija šitā un pareizos gadaskaitļus. Jā, izdeva to, izdeva tad, bet tas ir gonzo žurnālisms. Kaut kādā veidā. Tas ir tas, ko darīja Hunters Thompsons, ir, manuprāt, tas, ko izdarīja to ar šo darbu. To man ir teikuši, jā, ka tu tā sauc. Katrā ziņā es metos iekšā kopš 90. gadiem. Es mūziku klausījos kopš bērnības diezgan daudz. Un tā bija mana lielākā interese arī bērnībā, jo, kad man bija 4 gadi, man bija mājās tāds radioaparāts Latvija, kam augšā ir plašs atskaņotājs. 4 gadu vecumā es jau liku plates, kad kāds no mājām bija un klausījos. Un pēc tam rakstīju kaut ko lentēs, kasetēs, kaut kādas plates sāku pirkt papildus tam, ko vecāka kolekcija man sniedz. Un kaut man vecāka kolekcijā nebija nekādu ārzemju plašu, tur bija pārsvarā tas, kas bija šeit pieejams. Tur Edmunds Pauls, Džeims Lāsts, kaut kādā apbalva. Un kaut kādā veidā nonāca līdz tam, ka man tēvs teica kaut kad, forši jau, kad interesējas par to mūziku, bet padomā tēvs par kaut kā nopietnāk. Par kaut ko nopietnāk domāt tā arī nesanāca. To mūziku turpināja interesēties un kaut kā pakāpeniski solim nonāca līdz tam, ka es sāku par to arī rakstīt. Kas patiesībā jāsaka, man dzīvē viss ir noticis tā viegli un likumsakarīgi. Arī ar dīdžejošanu. Es, piemēram, neesmu no tiem, kas sāk dīdžejot no 16, 17 gadu vecuma. Jā, es, kad mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē, to sauc Rīgas Politehniskais institūts. Tur bija tāds kurs, ko varēja izvēlēties papildus obligātajām mācībām. Un es izvēlējos DJ kursu, DJ kursu tajā laikā tie saucās. Un gāju uz tiem, bet kaut kā es sāku bremzēt tajā brīdī, kad vajadzēja atnest lenti, kurā bija mans DJ miks, kurus esmu samiksējis visādas dziesmas kopā. Tas nozīmē, ka man vajadzētu 2 vismaz magnetofons mājā, man bija tikai 1,
Un tas nozīmē, ka man jāmeklē aparatūra, un tas man bija sarežģīti. Tad es tam atmetu roku, un turpmākajos gados man pat prātā nenāca, ka es varētu arī dīdžeju. Laikam viena izņēmuma epizode bija, ka mēs ar Agni Budu kopā, kurš man arī ir tāds elks no tiem laikiem, kad viņš izdevā avīzi Pasniekā Vēnī, kas bija ļoti laba, informatīva, neatkarīga avīze ap 90. gadu, pirms 90. un pēc 90. izdevās. Kad mēs ar Agni Budu iepazināmies, viņš atnāca pie manas dienas redakciju, un vienā reize slapinā eksperimentā mēs kaut ko tur dīdžējām kopā. Pēc tam nākamreiz man uzaicināja Toms Vītiņš Kasablankā uzspēlēt plāts. Viņš zināja, ka man kaut kāds plāts mājā ir, un tad es stundīgi paspēlēju Kasablankā, un tad bija viens Toma Grēviņa pasākums klubā Depo, kur jau pēc aklus spēlēju, un pēc tās reizes kaut kā aizgāja tā lieta. Sāka aicināt Guntis sākumā, Depo saimnieks, un pēc tam arī citu. Beigās tas kļuva par vienu no maniem galveniem nodarbošanās veidiem. Un arī tos ierakstus es spēku ar vienu vairāk klāt, jo spēlēju no platēm un meklēju to, kas man vēl nav, gan no senākiem laikiem, gan no mūsdienām. Pērku gan šeit Latvijā, gan internetā, eBayā, Discogus un papildinu to kolekciju. Reizēm ir tā, ka tā kolekcija man ir tik liela, ka man ir žēl, ka man nav tik daudz laika, lai to visu likt lietā. Nu, to plašu, ja cilvēkam mājā ir vairāk tūkstoši plašu, viņš patiesībā ir idiots, jo viņam ir mājā pilnīgi nevajadzīga draza, kuru viņš pāršķirsta, skatās, kas viņam tur ir, priecājās par to, bet fiziski viņam nav maz laika tik daudz noklausīties. Tāpat kā senākos laikos cilvēkam pilnīgi grāmatu plaukti grāmatām, bet ret kurš kā trešdaļa no tām grāmatām izlasīs. Protams, ka es zinu visas plats. Nē, tas tiesa, es zinu pilnīgi visas plats, kas man ir. Tāpat es zinu arī katru reizi, kad es esmu aizgājis kaut kur spēlēt, kas man ir līdzi. Ja man kāds prasa kaut ko, es uzreiz māku pateikt. Nav vai kaut kas ir. Mēs zinām, ka tu uz pasākumiem bieži ar velosipēdu brauc lielajā plašu somā. Kāds ir apmēram tas cipars, cik tu vari vispār paņemt viņus līdzi? Kad brauc ar riteni, tad uzreiz jāsaka to, ka plats ir dažāds. Ir mazās platītes singli, kur ir viena dziesma, un tas mans mīļākais formāts, 45. ātrumā mazā platīte, kur vienā pusē viena dziesma, otrā pusē otra dziesma, tā, kas pirmā pusē ir tā galvenā singls, otrais B pusi, bet reizēm tā ir arī forša dziesma. Un, ja es paņemu līdzi 100 tādas, man varētu pietiek, bet es viņus paņemu parasti līdzi 600. Plus es vēl paņemu līdzi milzīgu čupu ar lielajām platēm, kas ir gan albumi, bet lielākoties tomēr maxi singli. Jo ērtākais formāts ir tas mazo singlu platīšu lielums, bet arī maxi singli, kas ir lielā plate, kur uz pa visu plati ir viena vai divas dziesmas. Un tās skan visjaudīgāk. Skaņas jaudīs lielāk. Arī tādas es cenšos iegādāties. Un reizēm man nav žēl lielas naudas ieguldīt tajā visā. Patiesībā tas ir galvenais, kuris arī savu naudu liek pērku platu. Un vēl tu bieži koncertos esi redzams ne tikai kā vienkārši apmeklētājs, klausītājs, bet ar fotoaparātu. Arī koncertus fotografē, tas ir vairāk hobija līmenī vai kā tas tev sākās? Tas ir hobija līmenī, bet jāsaka, fotografēšanas apgūvu jau bērnībā, no kādas 4. līdz kādai 8. klasē es gāju pie Andreja Granta fotostudijā, Annas ielā, tepat netālu. Viņš tolaik vadīja bērnu fotostudiju. Tagad es zinu, ka viņš pieaugušiem vada fotostudijas. Nezinu, vai tagad vēl, bet vēl pirms 6 gadiem. Un jā, es kā bērns pie viņa gāju un tur arī iemācījos visu to fotografēšanu, protams, tajos laikos caur filmiņām un fotopapīriem un tumšu kabīnu, sarkano gaismu un bailēm no tā, ka šķieguli iespīdēs kā gaismu un apgaismos tev visu. Bet tagad šādā tehnikā tu nedarbojies, vai ne? Tagad tu
vienkāršāku ceļu, ej, digitāli fotografē. Jā, tagad es fotografēju digitālu aparātu, bet man ir, protams, filmu aparāts joprojām, kad ir kādi īpaši gadījumi, tad es, piemēram, Nick Cave koncertu pagājušajā gadā Igaunijā es fotografēju arī ar filmu aparātu. Bet jāatzīst, ka to filmiņu joprojām neesmu attīstījis. Jo vieglāk bija tik klāt tām bildēm, kas bija digitāli, ja tu uzreiz piesprādi pie datora, un tev jau ir. Bet tev jāattīstīt filmiņu, tad jāizmeklē kadri. Bet bildēs tu esi gan vietējos māksliniekus, gan lielās grupas, kuras esi intervējis, un tur arī dažādi forši stāsti, ko tik tu neesi sadarījis tur ar Placebo un tāda līmeņa grupām. Bet man bija liels pārsteigums, es šogad, tas bija kaut kad augustā, pamanīju grupu, to Dāvi, grupu Pideri, ar kur tu devies tūrē. Tur nebija īpaši daudz kaut kādas liecības sociālos tīklos par to, bet es to atveru to galeriju, tur pāris bildes, un es zinu, ka pāris ierakstus atpakaļ viņi meklēja šoferi, un tam man tā bilde salikās, ka Uldis Rudaks brauc tūrē ar grupu Pideri kā šofers. Ņemot vērā to, ka braukt es māku, un man bija interesanti pabraukāties pa Eiropu, un pa tām valstīm es vispār nebiju tā mašīna braukājis. Man tieši no jūnija beigām līdz jūlija sākumam nekas Latvijā nebija tāds, kas man šeit tur klāt un piesien. Un es piekritu, jā, kāpēc ne, forši piedzīvojums. Bet tu esi aktīvs arī šīs jaunās scēnas grupu koncertu apmeklētājs, ko pārstāv šie džeki, vai kā tev ir attiecības ar šo jauno scēnu, kam tikko Arnis Balčus fotogrāfs bija ļoti pieķēries gada garumā, kas vainagojās ar izstādi. Man patīk daudz jaunās grupas un izpildītāji mākslinieki. Tas jau vienmēr ir. Tu šajā profesijā, ja tu tā var nosaukt, es saucu savu profesiju par mūzikas klausīšanos, tu visu laiku mācies, visu laiku atklāji kaut ko jaunu. Un, protams, ir forši aiziet uz kādas zināmas grupas koncertu un to noklausīties un izbaudīt, bet visvairāk man patīk, īpaši festivālos, klejojot, ieraudzīt kaut ko tādu, ko es vispār nebiju iepriekš nekad dzirdējis. Man ar Jējas grupu bija tā, ka Roskildes festivālā bija tāda nezināma grupa Jējas, es lasīju aprakstiņā. Grupa no Ņujorkas, tur iesildījusi Strauks un Maits Strēps, kurš tajā brīdī jau zināja, un tas bija 2000. Gadu sākumā. Jāiziet paskatīties. Aizgāju paklausījos, un kopš tā laika tā viena no mīļākajām grupām. Bet vēl nedaudz atgriežoties pie šīs tūras, tā bija normāla koncerta tur, man liekas, 2 nedēļu garumā jūs pabraukājāt pa Eiropu. Katru dienu koncerts, katru vakaru, un Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Austrija, Polijas, visas valstis, pat nespēju vairs atcerēties. Tu esi līdzīgi braucis ar citām grupām arī kā, varbūt ne kā šofers, bet līdz tūrēs šādās te Eiropas, piemēram. Man ir pieredze dažām grupām tā. Es braucu ar Ienakantiem Māklu Krievijas tūrē 2000 kaut kādā 4. vai 5. gadā. Mēs braucām ar Nelēķi Jāņu Vītolu busiņu. Un tajā laikā Ienakantiem Māklā spēlēja dalībnieki, kuri jau vairs tagad grupā nespēlē. Dāmas vienīgais palicis. Tur bija, ar basu bija Galzons un pie bungām bija Čirkenējs. Un tas bija foršs brauciens, un vēl es biju Hobosiem. Kādā 2002. vai 2003. gadā mēs braucām uz Skandināviju. Mēs braucām ar kaut kādu busiņu, tajā laikā viņiem bija platforma rekords, tur stabila izdevniecība, arī izdevējs Rimāns Liepiņš brauc līdzi. Mēs piebraucām pie Bērnu pasaules Rimī un nopirkām 20 litrus vodkas, un ceļojums varēja sākties. Par festivāliem mēs vēl neesam parunājušies, un uz tevi pastoties uzreiz ir skaidrs, ka festivāls Kartupeļu palma. Es domāju, ka alternatīvās mūzikas klausītāji šo festivālu ir pamanījuši, tas ir noticis dažādos formātos, var teikt, gan kā lielāks festivāls Salaspils Botāniskajā dārzā, gan kā atsevišķi mazāki pasākumi, festivāli visa gada garumā. Tā ir tā platforma, kurā tu šobrīd vari atklāt jaunos vārdus, jo atšķirībā no daudziem citiem tev nav kāds interneta blogs, kurā tu rakstītu, vai īpaši bieži varbūt publicētu sociālos tīklos tādus jaunumus, bet šeit gan to var redzēt, un tā ir,
visaktuālākā alternatīvā mūzika Latvijā, manuprāt, kas tur skan šajos tavos pasākumos? Cilvēki saka, ka vajadzētu man taisīt kaut kādu podcastu, kaut kādu blogu un tā, bet man slikums, man tas festivāls Kartupeļu palma, kaut kā ir tāda iespēja uzaicināt grupas, kas man pašam šķiet foršas, tieši tāpat kā patiesībā, jā, ko es daru egoistiski, uzbāžos cilvēkiem ar mūziku, kas man pašam patīk. Un to es daru gan savā raidījumā Zibens pa dibēm, Radio Nabā, kur es apskatu. Kur sākumā, manuprāt, tev bija plānoti 100 ieraksti, vai ne? Bet tagad tur jau tas ir pāraudzis uz kaut kādiem tuvu 200, man liekas, vai ne? Tuvu 300. 300, Jā, okay. sākumā bija plānots 100, bet man tik ļoti iepatikās šis formāts. Stundu garš raidījums katru nedēļu, kur es aicinu mūziķus, kas ir piedalījušies kaut kādā albumu ierakstā, kur es vēlos apskatīt un es domāju turpināt. Un tagad tuvojas 300 un es nevaru saprast, vai turpināt vai nē, bet laikam turpināšu tomēr, jo vēl galā visu laiku iznāk jauni albumi un kā jau es iepriekš teicu, šajā jomā darbojoties, tu visu laiku atklāji kaut ko jaunu arī pagātnes mūzikā. Un pēkšņi var arī apskatīt kādu albumu, kas, piemēram, iznācis 70. vai 80. gados, ko līdz šim neesi apskatījis. Un forši, prieks vienmēr satikties ar cilvēkiem un parunāties par kaut ko, par mūziku pārsvarā. Tas ir vairāk vai mazāk reizi nedēļā, vai tas ir precīzi reizi nedēļā, jo tas ir apsveicam 300 raidījumi, tie kaut kādi 5 gadi ir, ne? Apmēram tā. Kaut kur tā ir, jā. Sākums ir kaut kāds 2006, 2007. Es vairs nemācīšu no galvas pateikt. Es labāk mēģinu minēt. Jo tā informācija, kas tev atrodas smadzenēs un galvā, tā ir visdrošākā. Jo man kādreiz man saka cilvēki kaut ko, precīzāk nevis saka man, bet es kaut ko stāstu no savas pieredzes. Piemēram, ir Toms Gaļinauskas un Linārds Kalniņš uztaisījuši to Latvijas grupu saišu, to internetu lapu, kas sākumā bija plakāts, un tagad ir tā grupu saišu lapa, kur ir grupas, un viņas tur savienojās ar līnijām, kur ir kaut kādi dalībnieki, kas pārklājās 2 vai 3 grupās. Un kad es viņiem sūtīju papildinājumus, es viņiem tur rakstīju piebildu apakšā, ka šī informācija nav pārbaudāma nekur, nekādos tīklos, jo tā nāk no visdrošākā avota, manas atmiņas. Jo ne visi es esmu pats pierakstījis, ne visi ir citi paspējuši pierakstīt. Un tāpēc, tas, ko es atceros, tas ir... Bošinieks jau vienmēr saka, ka atmiņa ir nevis reproduktīva, bet konstruktīva, ko viņš ir arī izlasījis kādā žurnālā. Bet tomēr jau arī, lai tu atmiņu veidotu konstruktīvu, tu vadies no kaut kādiem punktiem, kas tev tur ir. Un tur jau nevar tukšā gaisā. Bet kā tu piefiksē savus atmiņas? Tu viņus ieraksti diktafonā, tu viņus ieraksti telefonā, tu viņus raksti blociņā, vai tu viņus vienkārši atceries? Dažreiz tādu mirkli, kad gribas piefiksēt blociņā, gribas piefiksēt telefonā, tur ierakstīt diktafonā. Vienkārši pēdējā laikā es arī mājās sēžot pie datora, atveru Wordu un vienkārši pierakstu savu domu plūsmu, visu, kas man nāk prātā, kas man liekas varētu kādreiz kaut kur noderēt. Un man citreiz liekas, ka katrs rindkops varētu izveidot veselu romānu, veselu lūgu vai filmu scenāriju, bet tā tas viss tur stāv. Un esmu sapratis to, ka visvieglāk es tieku klāt tam, kas tepat galvā ir. Jo kaut kur meklēties, man tur kaut kur tur saglabāts tas, kas galvā, tas te uzreiz ir. Tas tāpat kā, piemēram, mūsdienās cilvēks ir pieredzis visu pārbaudīt internetā, jo, piemēram, es sēžu kādiem gados jaunākiem cilvēkiem pie galdiņa, runājam par kaut kādu mūziku,
Un pēkšņi atver mutu Rudaks, un viņš kā enciklopēdija pasaka, kā grupa tāda un tāda. Gadus pasaka, dalībniekus, tur instrumentus, ko katrs spēlē, un tie cilvēki ieplaši acis. Tiešām, tu to zini. Un tad viņi pārbauda internetā, tā tiešām ir. Un viņš pārliecinās, ka tas, ko es saku, ir patiesība. Jā, it kā jau mūsdienu internetu laikmatā, kad jebkuru informāciju var atrast, šī milzīgā zināšana krātuvē cilvēku atmiņā un smadzenēs it kā nav vajadzīga. Bet tajā pašā laikā, ja tev gadās situācija, ka tev ir kaut vai tā kā šeit ar tevi tagad sarunājoties, es taču tagad nesākšu meklēt, ka man... To dokumentu tu neatradīsi. Viņš droši vien būs jākā labākajā gadījumā. Kas man galvā godīgi ir, to es tagad varu pateikt. Un kas nav, to nē. Tātad par kartupeļu palmu vēl ir jautājumi. Būs pasākumi vai tas ir noiets etaps? Es domāju, vai kā lielais festivāls vai šie te Liepājā, ko tu taisi? 100% nevar zināt, kā tur būs, jo sākās festivāls Salaspilī ar Salaspils domas atbalstu, bet Salaspils doma pagājušā gadā nolēma izlaist. Šajā gadā nolēma izlaist. Pirms tam bija Covidnieks pāris gadus. Pirms tam bija Covidnieks, tie pasākumi bija maz apmeklēti. Un vai nākamgad atjaunosies Salaspilī, es vēl neņemos spriest. Ceru, protams, ka jā. Bet es jau kopš pagājušā gada taisu kartupeļu palmas papildus pasākums arī Liepājā. Liepājā jau bijuši 4 reizes vai 3. Un Cēsīs 2 reizes bija. Cēsīs maziņš malā ar 2 māksliniekiem. Liepājā kādiem 4-5 kolektīviem vai solo māksliniekiem. Es tev ieteiktu aizbraukt uz festivālu Zāģis vasarā. Tur noteikti jāaizbrauc. Jā, jo, lai vai kā, bet visos laikos tie mazie festivāli, Zāģis galīgi vairs nav mazais festivāls it kā, bet viņi ir bijuši, un gan kultūras koledži rīkojusi, gan dažādi cita veida aktīvisti. Tā kā, lai kā tie lielie festivāli spiestu un aizņemtu gandrīz visas brīvdienas, vienalga viņi notiek. Kas tev bija varbūt tās no pēdējiem gadiem vietējiem tiem mazajiem festivāliem, ko varbūt mazāk cilvēki varētu zināt, ko tu var ieteikt? Man tas noteikti ir Zāģis. Uz Zāģi es neaizbraucu, jo man gan pagājušajā, gan šajā gadā tajā nedēļas nogalē bija kaut kas cits, kur man bija ieplānots būt, vai jādīdži jau kaut kur, vai jābrauc uz, vai varbūt savu pašu kartupeļu palmu, es pieļauju. Es neatceros tik precīzi. Bet katrā ziņā uz turieni noteikti gribētos aizbraukt, jo tomēr tajā 90. gadu metāla kultūrā es biju diezgan pamatīgi iekšā. Gāju uz tiem koncertiem, ko organizēja tur Husqvarna un Jānis Levits, Vagonu rūpnīcas zālē un Valds Bērzvats, kurš joprojām aktīvs šajā jomā. Vagonu rūpnīca, pie Brasas tilta bija kaut kāda vieta, kur notika koncerti, tad Robinsons Ķīpsalā, tad bija klubs Salamandra kaut kur Juglā, tad bija klubs Vecrīgā kaut kāds ar nosaukumu Ultra, ja nemaldos. Katrā ziņā, jā, un... Tagad krietni bēdīgāk ar koncertu vietām Rīgā patiesībā, lai gan tajā laikā, kur tu uzskaiti, tur taču pat elementāri instrumentus bija grūti dabūt, mūziku spēlēt bija grūti, bet vietas, kur to darīt, bija iespējams vairāk kā šobrīd. Es domāju par alternatīvo, tā tālāk mūziku, roku, metālu. Vismaz Rīgā. Aparatūra, protams, toreiz bija daudz pieticīgāka un muziķiem nebija arī naudas, lai iegādātos dārgus instrumentus. Bet vietas, man liekas, vairāk, ne? Vietas bija, jo vietas nebija tik ļoti komerc struktūra apgūtas un vienkārši paņem to Krāmīlas 4 pagrabu un tais pasākums. Un tur es iepazinos ar turnistiem Krāmīlas 4 pasākumā. Pēc tam bija Madmix, kur bija 1 diena metālam, 1 diena punkiem, 1 diena reperiem, 1 diena kaut kam tur vēl. Un, ja tu aizgāji nepareizajā dienā uz turieni, tad vai tu jūties tur nērti, vai pat dabūji pa galvu, ja tu mēģināji kaut ko tur paust savu viedokli par mūziku, kas tev nepārāk patīk.
Bet vai tad tāda mūzikas žurnālists, lai gan toreiz varbūt arī aiztika mūzikas žurnālistus, nu tā, klātienē, satiekot kaut kur, es domāju, cilvēki, jā, tajos laikos vairāk nāca klāt un komentēja un izteicās par rakstiem, par recenzijām. Nu, jo toreiz viņi nevarēja internetā tik vienkārši izteikties un tev vienkārši komentārus rakstīt. Jā, nē, arī zvanījuši ir un lamājušies, bet tas ne tieši par rakstiem, bet es runāju par to medmiksu, kas arī šajā rajonā. Tepat, jā, ap stūri. Jā. Tas bija klubs, kur bija regulāri koncerti. Un tur arī gāju. Auslēts, kaut kādi santīmi, 19, 20. Aiz bāra lecis strādāja viesturs no Sanktimonija bija durvisargs. Jānis Venaks no Nejautā un Dželausī bija bārmens. Un tad tas vēl nav viss, tur mūziķi strādāja arī, jā. Man noteikti tev jāpajautā, kur tu pats visvairāk klausies mūziku? Jo tagad viss vienkārši 7 eiro un telefonā tev ir gandrīz visa pasaule. Viss ir vienkārši, bet kur tu patērē visvairāk mūziku? Man vispār nepatīk klausīties mūziku austiņās, ko. Tāpēc es telefonā nepatērēju baigi daudz. Tas nozīmē, ka tu klusumā minies ar savām simtiem platēm. Man tiešām... No skačkas, kas nav īpaši tuvu, bet nav arī tālu. Man tiešām nav austiņas uz ausīm. Man patīk jebkādas skaņas. Man patīk ielas skaņas. Man patīk, kā mašīnas tur svilpo, riepas svilpo, bremzējot vai uzņemot ātrumu. Kāds uztaurē, kāds iebļaujās. Man patīk būt realitātē, jo, kad es uzlieku austiņas, man tāda sajūta, ka es atslēdzos. Varbūt tas patiesībā ir ļoti prātīgi, ka es braucot ar riteni neklausos uz austiņām mūziku, tad es ļoti iespējams šeit vairs nesēdētu. Jo pat ejot ar kājām pa ielu, es esmu pamanījis, ka man ir tāda tieksme, ja es klausos mūziku, es atslēdzu vispārējo uzmanību. Ja, piemēram, man kaut kādā kafejnīcā notiek ar kādu interviju, un tajā brīdī kafejnīcā ieskanās dziesma, kas man interesē, es sāku klausīties to dziesmu un atjēdzos, ka es jau minūti neklausos, ko tas cilvēks man saka, un viņš man tā kā skatās uz mani, redz, ka es esmu prom. Apvainoties sāk, jā. Jā, tāpat es, teiksim, kad es eju pa ielu vai braucu ar riteni, ja man ir austiņas virsū, tad man ir tā pasaule. Un es konstatēju, bet es eju pār sarkano gaismu. Un nevis tā brutāli nekaunīgi eju pie sarkanās gaismas, bet es vienkārši neņemu vērā. Vienkārši esmu aizmirsis, ka man ir jāpievērš uzmanība tam, vai ir sarkanā gaisma, vai ir zaļā. Vienkārši, jā, mūzika man pārņem pilnībā un mēdz jau teikt tā, ka sievietes prot domāt par vairākām lietām vienlaikus, bet vīrieši neprot. Man tā ir ar mūziku, jā, kad ieskanās mūzika, kas mani interesē, es pievēršu visu uzmanību tai. Savukārt, ja ir mūzika, kas man neinteresē vai pat nepatīk, es māku viņu klikt izslēgt ārā. Viņi man skan, bet es viņu neņemu galvā. Ja es, piemēram, atrodos kādā laukmājas pagalmā un tur skan Latvijas Rādio 2 šlāgeris, tas šeit iedarās, saimniekam patīk un man netraucē. Es nesaku viņam, izslēdz to sūdu ārā. Man ir kaut kāda spēja ieslēgt, izslēgt uzmanību. Patiesībā nav tāds slēdzīts, ar kuru es to izdaru, bet tas kaut kā notiek. Ok, austiņās tu neklausies, bet kur tu klausies mūziku? Tu fiziski to klausies no platēm, no albumiem, kasetēm, lentām vai no kaut kādām Bandcamps, Spotifys? Es klausos mūziku, jāatzīst, visvairāk Spotifyā, Bandcampā, YouTube. Jo man ir, sēžot pie sava rakstām galda, kur man ir dators, man ir labas tumbiņas un pastiprinātājiņš pie datora pieslēgts un labā kvalitātē es tur mūziku var klausīties, jo, teiksim, ja man ienāk prātā doma, ka es gribu noklausīties tur Led Zeppelina albumu tādu un tādu, man tagad būtu jāiet otrā istabā,
jāmeklē, kur tā plata ir, jo man nav kārtības, kur pēc Tev nav kārtības, tev ir vienkārši viņas stāv tur, kur viņām ir jāstāv. Bet jā, man ir daudzi plaukti un viss kaut kas nav pa žanriem, jo tas ir tāpēc, ka es braucu dīdžejot visu laiku. Un ja kad es braucu kaut kur dīdžejot, katru reizi pēc atgriešanās to katru plati nolikt kārtīgi tajā savā vietā apakaļ, tas man aizņemt kādas 3 vai 4 stundas. Un tāpat arī nākamā reize, kad es atkal dodos kaut kur, man atkal jāiet cauri visai kolekcijai, jāmeklē un viss jāņem. Man ir tā, ka man ir diezgan liels haoss, kurā es orientējos. Ir somas, teiksim, soma, kas man bija līdz pirms nedēļas, es paņemu to somu, attēs vaļā, izgāžu tās plates ārā. Tieši tā izgāžu, nevis uzmanīgi izceļu, jo plates nemaz nav tik vārīgas, kā daži ir iedomājies. Viņas ir izturīgas. Un tad es ņemu, sviežu malā to, ko šoreiz es neņemšu līdzi, otrā malā to, ko ņemšu līdzi, tad man ir kaut kāda puse no tās somas, tad es ielieku iekšā, tad es eju pie plauktiem, skatos, šoreiz šito paņemsim, skatos, šoreiz šito paņemsim. Citreiz tā, ka ir kāda plata, kur es noteikti gribu paņemt līdzi, un es tās meklēšanai iztērēju kādu pusotru stundu, un viņi man atrodas tikai pašā pēdējā plauktā, kuras pārskatu. Okay, bet nav tā, ka tev vienmēr ir līdzi viena plata, kura vienkārši vienmēr ir līdzi. Tur ir ieraksts, kas noderēs vai glābs situāciju. Nav tāds viens, ir tādi vairāki, bet ņemot vērā to, ka man to plašu tik ārprātīgi daudz, tad es varu daudzveidot to repertuāru un tās droši zināmās, kas vienmēr noderēs, es paņem līdzi tad, ja man paliek vēl vieta. Jo piemēram, ja man jāspēlē 2 dienas pēc kārtas kaut kur, tad es cenšos ņemt pilnīgi citas platas līdzi. Jo labas mūzikas ir pietiekami daudz pasaulē, lai nevajadzētu pieturēties visu laiku pie vienas. Tātad tu neklausies mūziku tā, ka tu pārvietojies. Tas ir, es to atbalstu, es tev pilnīgi piekrītu, tā ir krietni drošāk. Bet mājās tev ir kāda brīdi, kad tev ir klusums? Jo man liekas, man nav mājās nekad klusums, es nevaru klusumu. Ir tādi brīži, kad ir klusums, un man ļoti patīk klusums, jo man tas klusums kaut kā iedvesmo, tad es patiesībā tieši klusums man ir vajadzīgs, lai es saprastu, ko es visvairāk gribētu tagad paklausīties, lai šo klusumu pārtrauktu. Jo, ja man iepriekš jau bija kaut kāds troksnis, kaut kas skanēja, varbūt man gribās tagad izslēgt ārā un nelikt neko, bet jā, ja man ir klusums, tad es kaut kā sakārtoju savas vēlmes un domas un neesmu tik čakls, lai iet pie plaša plaukta, kur tā plata ir, es zinu, bet uzlieku Spotify un klausos. Tev ir veiksmīgi izvērties tas, ka tu to savu dzīvi, tā es to mūziku klausies, līdz aizklausies līdz tam, ka tu vari vienkārši, kā es to saku, tu vari dzīvot tā kā dzīvnieks, kad gribi tad ēt, kad gribi tad guli, kad gribi tad strādāt, tev nav tas dienas ritms, no tā tu esi izlauzies vienkārši klausoties mūziku, ja tā pa lielam skatās. Kaut kā tā ir sanācis, jā, es jau cilvēkiem arī saku, es esmu profesionāls mūzikas klausītājs. Ne žurnālists, ne kritiķis, ne dīdžejs, ne radioprogrammu veidotājs, ne rakstnieks, bet mūzikas klausītājs. Jo visas lietas, ko es daru, izriet no mūzikas klausīšanās. Visas tās lietas, ar kurām es nodarbojos, balstās uz to, ka es klausos mūziku un daru to daudz. Jo, teiksim, tad, kad tu sēdi mājās un vienkārši it kā varētu padomāt, ka tev jāraksta šobrīd kāds raksts, bet tu nodarbojies ar muļķībām, klausies kaut kādu mūziku, ko tev šobrīd nevajag klausīties, bet tev vienkārši šobrīd ir interesanti un tu gribi. Un tā jau patiesībā nav lieka laika izšķiešana, tu sevi izglīto. Piemēram, pirms nedēļas man uznāca pēc vairākiem, teikšu, gadu desmitiem pēkšņi Doors pētniecības periods. Kad es klausījos, kā tas Manzareks tur spēlē ar kreiso roku to basu, ar to Fender Rhodes basu siņtiņu un ar labo roku to Hammond ērģeli, un papētīju Manzareka biogrāfiju, ka viņš patiesībā arī 68. manā dzimšanas gadā
ierakstīto video koncertu ir režisējis. Un ka šis koncerts tika kvalitatīvi 68. gadā nofilmēts ar labu skaņu, labu bildi, kā tajā laikā reti kurai grupai. Un tas ir pateicoties tam, ka Manzareks un Džims Morisons satikās kinoskolā, abi divi, kur viņi mācījās. Tev arī ir attiecības ar kino, vismaz ar mūzikas videoklipiem noteikti. Tu esi piedalījies vairākos videoklipos. Mans mīļākais ir projekta UKKU videoklips Dievs kompozīcijā, kur tu vilcienā brauc uz jūrmalu, liekām teltī, aizdedzinies, skaisti. Tas bija forši, mēs ar Ūdu braucām ar vilcienu, viņš filmēja, viņš visu izdomājis, filmēja, montēja. Es sadegu teltī, pēc tam mēs aizbraucām pie Ūdra, apakaļ uz Rīgu, un tad vēl pavadījām, tur man šķiet kādas 3 dienas rokenrollā. Bet tas nav vienīgais, vai ne, klips, kur tu esi kaut kā ņēmis līdzdalību? Ir vēl, Dzels vilkam ir vairāki, un pats es esmu 90. gadu sākumā kinostudijā par operatoru asistentu strādājis, un biju diezgan stingri pārliecināts, ka kļūšu par operatoru, braukšu tajā laikā vēl uz Maskavas kino institūtu, varēja braukt, apgūt operatoru arodu. Bet kaut kā 93. gadā tieši tā paša iemesla dēļ, kāpēc daudzas citas lietas Latvijā apstājās arī kino industrija, jo pēkšņi vairs nenāca nauda no PSRS. Un režisori neprata atrast naudu savām filmām. Tāpēc arī es esmu strādājis pie 2 filmām, kas tā arī netika pabeigtas. Abas filmējot, es pabiju brīnišķīgās zemēs. Vienu filmējot, es biju Kirgistānā, otru Kazahstānā, pa tūkstnešiem, pa visādiem kalniem izdzīvojos. Nesājot tur tās kameras un objektīvus, filmu kastes, protams, jo bija 35 mm filmu, uz kā tolaik filmēja. Un tāpēc man es jau stāstīju, ka kopš bērnības ar 35 mm filmām krāmējos fotografējot, tad to kino lietu, bet beigās nebija vairs darba kinostudijā. Un vienkārši jūt, ka man vairs nav naudas. Un tad es pieteicos reportieru konkursā avīzē Diena, kas tika izsludināts rādio. Cik tu pats esi aktīvs klipu skatītājs, jo tagad klipi iznāk praktiski, ja tev ir singls, tev ir jābūt klipam, savādāk tas tagad vairs nestrādā, bet tu aktīvi skaties, tu daudz laiku pavadi YouTubā tos pētot, jo, lai tam izsakot kaut vai Latvijas mērogā, vidēji katru dienu iznāk pa klipam, pilnīgi noteikti. Skatos, jā. Ja ir mākslinieks, kurš man interesē, tad es, protams, noskatos. Jo izsakot līdz piekritīs, ka nav vienkārši kaut vai, ja mēs atgriežamies pie zelta mikrofona, tur iesniegto videoklipu skaits ar katru gadu strauji augtie, jau ir kaut kādi pie 120 darbiem, bieži vien 100 pāri, Jā, tas ir kaut kā mainījies. Ja to izdala uz dienu skaitu. Ja pirms kaut kādiem 10 gadiem šķita mūziķiem, ka no klipiem nav nekādas jēgas, jo mūzikas televīzijas bija pazudušas, vai arī kļuvušas neaktuāls, vai transformējušās par citādu veidu kanāliem, kur vairs nerādīja tikai klipus, bet visu kaut ko citu, kaut tas pats MTV. Bet YouTube popularitāte pēdējo 10 gadu laikā ir panākusi to, ka klipi atkal ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi un grupas uzņem un tas ir forši. Bet runājot par to iespēju kaut ko uzņemt, ja cilvēks ir radošs, viņš ar minimāliem līdzekļiem, kaut vai ar telefoniem filmējot, var uzfilmēt ļoti gaumīgu un interesantu klipu. Ja viņam arī ir prasme to pēc tam samontēt un nav vairs vajadzīgs milzīgs budžets, to var izdarīt arī diezgan pieticīgi. Man liekas, Igors Linga teica, ja ir viena siena, tur kaut kā 2x2 metri vai 3x3, tad jau var kaut ko sākt domāt. Ja ir, protams, ja var izdomāt. Arī, piemēram, ļoti pieredzējušies mūziķis Aivars Hermans. Viņš pēdējos gados savus albumus ieraksta mājās vienkārši.
Tikko viņš ierakstīs albumu kopā ar Raimondu Macetu, vai Raimonds Macets mūzikas harmonikas, Aivaris Hermans ģitāra, Arts Orops bungas. Katrs savā vietā ierakstījuši savas partijas, albums ir. Un ja šādi mūziķi, kuri ir piedzīvojuši arī to kopā tapušas mūzikas radīšanu, ķeras pie šādām metodēm, tad man šķiet, ka tās iespējas, kādas ir mūsdienās, ir absolūti neierobežotas. Bet tās arī ir izdarījušas to, ka mums ir pārpilnība ar visu ko. Jo to neierobežoto iespēju laikmatā, kad cilvēks var neprasdams spēlēt mūzikas instrumentu pie datora ar kādu elektroniskās mūzikas programmu izveidot mūziku, kas varbūt ir brīnišķīga. Viņam tiešām tā mūzika var sanākt skaista, ja viņam ir laba gaume. Galvenais jau ir cilvēka gaume, kad viņš veido to mūziku. Un tur nav svarīgi, vai viņš spēlē čelu vai baksta datoru taustiņus. Anša albums Liela Māksla, tas kļuva arī pa gada albumu, tak ir ierakstīts trailerī. Jā. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Klau, mūsu saruna lēnām tuvojas beigām, bet remājas, ja mēs varētu tā pasapņot, ko tu gribētu 3 grupas no vietējām, kas tagad varētu šeit kāpt uz skatuves pēc mūsu sarunas? Tās var būt arī šobrīd neaktīvas grupas vai varbūt kaut kur izbraukušas grupas. Tās, kuras būtu vērtīgas, pie kurām vienmēr ir prieks atgriezties. Man tādi noteikti ir mazie smirdīgie kociņi, kas ir, manuprāt, vērtīga, pie kuras vienmēr ir prieks atgriezties. Es laikam zvanu Simonam un ja viņš paceļ telefonu, tad mūsu saruna ir kāds 40-50 minūtes gara. Es reizē pat ierakstu tās sarunas, kas ir vienkārši izcils. Ja viņš ir pareizajā kondīcijā, kad viņam nāk ārā tā doma plūsma, ja kāds ir lasījis viņa grāmatu Tārpa tēja, tad tā ir Tārpa tēja individuāla telefona klausies. Es biju svarīgi, ka tev pārtrauc, es biju ļoti pārsteigts, es atverot vaļā grāmatu, uzreiz redzu, iekšā ir Kultūra Kapitāla fonda atbalsts, un kā iedomājies, nekad, manuprāt, neiedomātos laikos, kad vienalga torģa laikos vai šajos laikos Simonu Krastu savilkt ar Kultūra Kapitāla fonda atbalstu. Jā, to Balderais Didis kaut kā panāca, bet Simonam ir otra grāmata gatava, ko Didis man kaut kad jau pirms kādu laiku solījās atsūtīt, viņš grib, lai es viņu parediģēju, jo Ilzi Jansone, kas rediģēja pirmo grāmatu, tā kā šoreiz laikam nē, un gaidīsim. Starp citu, tā ir tāds deficīts, ka no rokām rauj ārā. Es, piemēram, biju iedevis vienam cilvēkam palasīt. Man ir bail kādam dot, tāpēc, ka es zinu, ka viņi var aizceļot. Un kad tas cilvēks man to grāmatu deva atpakaļ, uzreiz bija klāt Aleks Luriņš, kurš teica, es iedevu Aleksam Luriņam, un jau kādu pusgadu pie viņa ir. Katru reizi, kad mēs satiekamies, viņš atcerās un saka, atkal aizmirst paņemt. Ok, labi, mazie smirdīgie kociņi būtu tāda viena grupa, kas noteikti ir jāizceļ, kas ir gan kultūrai, gan sirdī. Es piekrītu maziem smirdīgiem kociņiem, bet es vienmēr labprāt gribētu paklausīties Keitijas Bārvalsts sniegumu, kur ir man absolūtā favorīta pēdējo gadu laikā. Bet pēdējā laikā nav jaunumi. Albums iznāca, albums lielisks, bet es domāju, kā singla. Es ka nav pēdējā laikā. Ir tā dziesma kopā ar Vienkāri, kas ir duets, kur tas klips ar to, kā tiek griezta zivs. Un Keitija klipa laikā pārvēršās par to zivi. Es domāju, ka tā doma ir tā dziesma ļoti skaista. Alejs man ļoti patīk. Alejs varētu šeit būt. Bet, ņemot vērā to, ka es zinu ļoti daudz mūzikas, tad es pavisam noteikti esmu aizmirsis kādu, ko es noteikti gribētu, jo visu gribēt nevar. Bet, jā, visi tie, ko es nosaucu, ieskaitot tevis ieteikto mazo smirdīgo kociņu koncertu, ir tie, kas ir, es domāju, Latvijas kultūras kanonā ierakstāmi. Ja neoficiāli, tad mēs to pasludinām.
Mēs to pasludinām, un arī okupācija būtu jāiekļauj 15 gadi grāmatai. Tā arī, man liekas, nav dabūna. Es īsti pirms sarunas mēģināju vienkārši ātri ierakstīt okupāciju, lai pārliecinātos par to gadu skaitli. Ir beigušās, bet, zini kā, tad, kad ir visādas noliktavas, gan izdevniecības noliktava, gan visādu veikalu noliktavas, tad tur, protams, laiku pa laikam atrodās pa kādam eksemplāram vai kādiem pāris eksemplāriem, kas kaut kur dziļi plauktā tur bijis iegūlies. Laiku pa laikam, tāpēc man cilvēki saka, es tikko ieraudzīju veikalā un pēdējo viens eksemplārs bija un nopirku. Laiku pa laikam parādās, jā. Bet jā, tā tirāža ir izbeigusies. Es pat nezinu, cik viņi bija. Super. Es tev saku lielu paldies, Forši, ka tu paviesojies pie mums mūsu pirmajā eksperimentā. Turpināsim mēs to regulāri šādi tikties, reku glāzes ir izzerts. Ko es tev varu vēlēt? Daudz spēku decembrī, kad mūzika būs jāklausās, gribot, negribot daudz, vai vismaz vēlreiz jāpārklausās to izvērtējot zelta mikrofonam. Daudz labus koncertus un vispārējais tev jau ir. Kaut vai rīt ir Rūsas koncerta filmas pirmizrāde. 1. datumā es dīdžejoju Plādījumā pirms 1. decembrī pirms Čipšu un Dūlā koncerta. Kaut kas tur vēl. Radio Nemieru dzimšanas dienu. 2. decembrī Rebela Riot un Laika suns. Sestdienā, jā. 2. Otrais. Nu, tā ir sestdiena, viss normāli. Otrais ir vaiprātīgs datums. Tur tik daudz, visu kā ir. Liels tev paldies un saku, labus koncertus, vispārējais tev jau ir, tu jau dzīvo tādā režīmā, kādā tev ir jādzīvo, jo Džons Lenons Jortašs jau bērnībā teica, ka vienīgais uzdevums jau pa lielam ir būt laimīgam, vai ne? Nekā cita. Absolūti. Nav svarīgi, ko tu dari, lai to sasniegtu. Paldies tev. Galvenais ir tas sasniegtais. Galvenais ir tas sasniegtais. Paldies tev un tiekamies pēc pāris nedēļām tepatās Nemiera podkastā no Nemiera balkona skatuves. Vēlreiz liels paldies Uldim Rudakam un pēc 2 nedēļām tiekamies atkal.